Nu, čau, draugi. Esmu atbraucis Reņģis paķert Baltijas jūrā. Tas ir uz Ziemeļu molīti, pareizāk sakot. Super copīt. Izmantojies pašsieto sistēmu. Nu, jācopē ir. Zivītes ķerās ļoti skaists. Te. Nu ko, turpinām copi, vai ne? Aiziet uz priekšu. Atnācis esmu uz Ziemelī, uz pašu galu. Nu, Reņģītis te ir jau. Jau atnāca, kad vēl bija diezgan tumšs, un viņš jau ķērās, jau pa tums. Tad es tā nefilmēju, bet zivtiņa ir. Arī mūsu pusē pienākuši Reņģis, skaistās zivs. Redz, tā Liepājā copē viņas. Uzvelku, pagaidu, ka grimst. Un tādā momentā var jūs copīt, redz? Spicīti jau purinās, redz, vēl bišķi uzvelk. Un tādā veidā viņas makšķerē ir, Reņģīti ir. Opts. Un lēnām velk, lai uzķerās uz visiem āķiem, ne tikai uz vienu āķi, purinās tringš, bet nav tāda īsti nepaņēma vēl. Bet copīts jau bija. Bija sitiens atkal. Super Reņģi copīt. Cerams, ka kaut ko normāli šodien noķersim. Copis bija, bet neuzķērās. Tas bija interesanti. Redz, izmantoju vēl tādu lampiņu. Šitādu te lampiņu. Tumsā. Ja ķer, tad vajag lampiņu, lai mirgot, tas piesaist zivs uzmanību. Un tad ķerās. Ja nebūtu tā lampiņa, tad pat tums neķertos. Nu, tā copa mums te ir. Mēģināsim vēl kādu izmakšķerēt. Copīs bija tikko. Opā! Tas nozīmē, ka viņas te mums peldās. Ir sanākuši. Šodien arī vējš nav tik liels. Te iepriekš diezgan paliels vējš bija. Tā mēs te tagad copēsim. Man ir pašsietā sistēma. Pats uzsēju ar āķīšiem. Var arī izmantot, protams, veikala sistēmas. Bet Reņģi ķerās šodien. Tas jau vien priecē. Tāda skaistā Baltijas jūras zivīte. Copmaņi arī vēl nāk makšķerēt. Būs interesanti, vai ne? Man liekas, man šitā vēja vienīgais svins varētu būt pamāts. Redz, copi bija. Bišķi pievelkam, copē. Un tā mēs te šodien copēsim. Jāpagaida, lai vēl uzķerās, kā lec pa virs pilnīgi tur tās zivs. Nu jā. Virspusē izpeldējuši, ārpusē jau. Tā viņš ir. Ir. Jā. Lielas maziņas. Tagad tev var apskatīties. Normāls tādas ķerās. Tagad arol. Jā, tad viss notiek. Jā. Zēju balbrē staigā šito gabalu. Nu, bišķiņi ir ko iet, jā. Tā vieta, es to saku. Oi, norāvās. Es jau lampiņu lieku virsū, lai pa tums ķerās. Jā. Nu, Tad... viņš vairāk piesaist uzmanību. Jā. Tā ir. Vai nu fosforu, vai nu. Un tā mēs turpināsim copēt. Tikko norāvās skaisti Reņģi. Mēģināsim vēl kādu izmakšķerēt. Citāk izskatās, ka es nevaru izmakšķerēt nevienu Reņģi. Man jau ir, te jau ir.
Maisījā. Kur reņģīts jau ir. Reņģīti jau esmu noķēris. Te, ko redzēt jau. Vairāks reņģis jau ir. Viss notiek. Pie mums te Liepājā. Tik jāmakšķerē. Izskatās, ka bišķi smagāks sviniņu vajadzēs uzlikt. Bišķi pa viegli vējš tāds pūš arī. Interesanti cope. Redz, copē jākal. Čuks ir te, zivīti ir. Uzvelk. Uzvelk. Un gaidi, lai tev pieķerās vairāks. Hopts, redz, šitā te. Uzvelk. Bišķi lēnāk patin. Un tad tik uzvelk. Uzvelk. Un reņģīt ir. Un tad jau, kad tu jūt, ka tev ir vairāk, tad jau tur vēl ciekšā. Un velkam ārā, redz. Tā mums te ķerās jau zivītes. Vai kas tas, no kurienes maisiņš te parādījās. Un tā mums te ir tās zivītes skaistās. Hopts. Čuks. Skaistās zivītes mums te pieķērās, ne? Hops. Un atkal metam iekšā. Zienāķi, mums kaut kas palicis ir savi. Kaut kāds gabaliņš. Redz, parastā sistēma man ir pats uzsējis spīdīgos āķīšus. Un mākšķerē. Mums te hopts. Metam iekšā un aiziet. Un reņģītis te ķerās. Super copīt. Vienreiz jau bija atnācis te, bet tad tas bija pusdienas laikā, tad neviena copa nebija. Nu, tagad redz 30. aprīlis. Un atkal tev ir zivīte, ir superīgi, ne? Pagaid, lai pagrimst. Hopts uzvelc. Atkal lai grimst, un tad jau tu jūt, kad ir vai nav zivīte. O, kaut kas bija. Ir. Hopts, tad bišķiņu uzvelk. Atkal bišķiņu, redz kā? Spurinās jau. Hopts, ir. Reņģīt ļoti labi ķerās. Tad, kad jau ir uzķērušās, tad tien klāt. Interesantā reņģa copīte. Ziemeļmolīši. Hopts un ceļam ārā. O, šoreiz jau tāds smukāks reņģis pieķērās. Un skaists reņģis. Mums te copējās. Un atkal metam iekšā un velkam, redz. Copmaņi ar parādās vairāk jau. Un aiziet. Un copējam. Hopts. Iemetam pagaidam, ka nogrimst. Un tad velkam ārā. Paņemam dielīt, noslēpam rokas. Cope. Lielā copa mums tagad ir. Nē, es te augšā. Vēl mākšķerē. Hops. Izmantojas. Manai špinings, redz, top jau ir. Špinings 3-metrīgais. Jo tāpēc, kad lielāk kāds, ja tev visu laiku jācelāt, rokas nogurst. No tā ar 3-metrīgā špiningu pilnīgi pietiek. Copīt bija, bet aizgāja garām. O, uzvēl kaut kas atkal uzsit. Hopt. Var tā paraustīt.
piesaistīt uzmanību. Tā pavelc, viņš pagaida, kad grimst. Vienkārši super, ne? Hops, uzvelc un gaida atkal. Un tā mēs te copējam šodien. Uzvelc, ietin, atkal pagaida. Uzvelc, un tā notiek šitā copīte. Čiks. Tā copa notiek te. Un tā viņš te notiek, redz, mākšķerkātiņš raustās, tik pievelc bišķi. Pagaida, lai uzķerās vairāk pie māķiem. Ops, ir. Aiziet, ir. Un tad tu tā velci, un ir praktiski pivlāķi, vai ne? Bu. Un tā mēs te copēsim šodien. Kādu brīdi. Hops, un aiziet. Un tā mēs te copējam šodien. Jā, skaists reņģis ķerās šodien, vai ne? Noņem nāķīšiem un copē tālāk. Tā Liepājā vēl kreņģis te. Skaisti. Vai ne? Jā. Punkš. Iekšā ir, un tā mēs turpinām copīt. Nu redz, tā reņģa mums te ķerās, vēl joprojām turpina ķerties. Interesantā reņģa copīt, ne? Tā mēs Liepājā te ķeram reņģus. Superīgi, ne? Hops, un ir skaistā Baltijas jūras zivtiņa. Redz, parastā reņģa sistēmiņa man ir tāda uzsieta. Tagad vēl tāds krēslains, grūti būs redzēt. Gaišāks paliks, tad parādīšu, kāda sistēmiņa. Man te ir vienkārši ļoti. Neko tev nevajag daudz. Spīdīgo sāķīšu. Un auklu un sviniņu. Nu, ja nav svins, var ar akmeni izmantot. Nebūs tik traki. Bet, nu, šodien ir īstais reņģu laiks. Līdzi noteikti vielīt vajag paņemt. Lai ir kur rokas noslaucīt. Pie mums jau šobrīd tev atnākt reņģēs diezgan nav tik viegli. Tur vētra ir izlauzus tādu caurumu. Bīstam staigāšana ir. Bet nav tik traki. Ja gribās reņģīt, visu var izdarīt. Vai ne? Mēģinam ķert tālāk. Uzskaties, kāds smuks, skaists Baltijas jūras reņģīts. Superīgi, ne? Kas vēl var būt labāks par šo, ne? Tādas mums te ķerās lielas reņģes. Interesantā copīt. Ne? Topējam tālāk. Aiziet iekšā. Metam iekšā.
un tur tālumā ir viņas. Gaidam copu. Redz, skaties, kā tu līdz copēsi. Aizmetam, cik tālu vien var. Jo šobrīd viņas tur tālumā ir. Citreiz viņas ir tuvāk, citreiz tālāk. Bet šobrīd bija iemetami galā. Nu, re. Tur citi arī velk. Reņģīts. Visiem ķerās zivtiņi. Skaisti, skaisti, vai ne? Uzvelkam un gaidam. Redz? Copi ir, re? Kā kāds raustās. Hop, hop. Bišķi pavelkam. Re. Hop. Uzvelkam bišķi. Gaidam, lai pieķerās uz visiem āķiem. Čuk, čuks. Un tad tā bišķi uzsit. Un tā copa te notiek. Redz, kādas reņģis milzīgas te ķerās pie mums Liepājā. Šitādas kā siļķis jau pilnīgi. Tik liels. Milzīgās reņģes. Šitāda te milzena. Hopā! Tādas mums te ķerās šodien. Skaistās. Aiziet, metam iekšā. Skatamies, kas mums te būs. Neesam daudz makšķernieku, kad 5-6 makšķernieki te makšķerējam. Un copējam reņģis. Uzvelk tikai. Tā sistēma te ir. Kā te makšķerē reņģis un tad skaties, vai redz sāka purināt, nozīmē, ka dīri jau galā kāda. Un tad tikai pagaida vēl lēnām patin, pavelc un saprot, ka tur viņas copē, re. Kā purina viņas. Hopa, hopā, hopā, ir. Superīgā copī. Ir. Tā tik ir reņģu cope. Kas var būt labāks, ne? Šito es gaidīju, kad varēšu šitā reņģīt pacopēt. Ķerās labi. Reņģīt ķerās, tā viņi mums te ķerās šodien. Hops, hops, hopā. Un krellīts ir. Un tā mēs te viņus šodien ķeram. Gardās Baltijas jūras reņģītes. Makšķerīti. Un pakustinam, jo tur galā kaut kāda ķērāja arī ir. Nogremdēt, tad var aizķerties. Un tad atkal velkam iekšā. Uzstiepjam, atkal gremdējam. Jo dziļums te ir diezgan normāls. Un tad tev jāatrod, jāvelk uz augšu un jālaiž uz leju, lai saprast, kurā līmenī viņas iet. Tās zivs. No ūdens dziļumā redz, citreiz tepat pie malas redz copē hops, tālumā nebija, tepatā, pie paša molīša sāk copēt. Citreiz tur tālumā, citreiz tepat pie malas, un tad tu pagaidi, lai vairāk paķerās, uzvelc, pietur, hops, un viņas te copējās tepatām arī. Hops, un te viņas ir mūsu skaistās super zivītes. Nu ko, tā mēs te izbaudām šito copi. Vēl joprojām skaisto Baltijas jūras. Mazās pireņas te ķeram. Ir jau labi. Superīgā cope. Tā tik uzvelk
Un te gaida, kad būs copīte. Ik pa laikam zivtiņa ir. Nevar teikt, kad visu laiku, bet ik pa laikam piepeld. No rīta bija aktīvāk copa. Tagad pulkstens jau 8:30. Viņš vairs tā neķerās tik labi, kā no rīta paša. Bet nu tāda te ir tā pavasara copa. Parasti tā bija. Kad viņas ķērās no agru rīta sāk ķerties tā līdz 8, un pēc tam jau tā sāk retāk. Šitā mēs te copējam. Viss. Kāds butes ķer, kāds grunduļs, kāds reņģes. Tā viņš ir. Tā ir caulīti uzspīd bišķiņi. Skaisti, skaisti. Skaisti dzīve pie jūriņas, ne? Tā ir. Nu, redz, tāda skaista kuģīša arī braukā mums garā. Superīgi. Copējam tālāk, copējam. Šodien tā arī veiksim. Reņģis ķert, jo copīt pazud, bet nu, pavasarī tā bieži vien te ir. No rīta agri sāk ķerties, pēc tam līdz kaut kādiem 8, 9, tad tāda intensīva copa, pēc tam jau diezgan švaki ir ar to copīti. Tāpēc beidzu šodien. Nu jā. Ķēr uz parasto savu sistēmu šieto, arī uz veikalu sistēmu pamēģināju. Ķērās uz visādām sistēmām. Galvenais, ka ir spīdīgi jāķīši. Un tīri labi gāja šodien. Saķēr diezgan normāli. Te jau gandrīz kādu 6-7 kg saķert man ar reņģītēm šodien. Tādas skaistas te ķērās. Reku, šitādi milzeni arī trāpījās un milzīgi, tā kā sīļiķi, liela, superīgi, ne? Tādas mums te reņģis ķerās. Labi copa sanāca, vienādi sakot. Ja iet copēt, protams, vajag 2 litri līdz reņģēs, bet bišķiņ nosal arī. Vējiņš arī normāls, pacēlās jau, no paša rīta nebija tik liels, bet vienalga pie jūras ir augstāk rekā. Kaut kur pie upes vai kur. Pie ezeriem makšķerē pie jūras vienmēr ir augstāk. Tāpēc vajag atbilstoši apģērties. Es pilnīgi atbilstoši nebiju. Bet, nu redz, tāds tas lomas man te sanāca. Šitā skaists reņģis. Nu jā, super, vai ne? No tā. Vēl ir forši, ja tev ir tāds maciņš. Var parādīt tādā maciņā. Uzglabāja sistēmas. Interesants, viņš ir tāds, tā kā grāmatiņa atvērās, tev var salikt iekšā. Viss, lai tev nepiņķerējās. Tādu makšķerējas ar 3-metrīgu špiningu, ar kuras arī vēzījies špiningot. Nu, vispār jūrā, kad makšķerēja špiningoja. Jo ar lielu, ar garu kāti nav forši makšķerēt. Ļoti, ja tev visu laiku jāatcilā, beigās tev rokas ļoti nogurs. Tāpēc es tā izmantoju. Nu jā, tagad iesim vēl uz krastu, pamēģināsim vēzījus, pamētās šo špiningu, paskatīties. Varbūt vēzījus arī ir atnākuši, varbūt arī nav. Labi, tā līdz vēlākam. Nu ko, tagad ejam malā. Kilometrs kaut kur jānoiet te par šitādu te molīt mums te. Tad jau būsim malā.
Jā, kādreiz te pavisam bija interesanti tāda copa. Varēja uz molīta mašīnu uzbraukt. Tā te pilns ar mašīnām bija. Katru stāvēja pie savas mašīnas un makšķerēja. Tad arī reņģis ķērās labāk. Tāda jau te bija, kad reņģi laiks bija, tad te viss bija pilns makšķerniekiem. Spaiņiem vilka. Tagad beidzamā laikā kaut kā nav tikai pašā galā. Varbūt kādu brīdi ienāk kādu te iekšā. Te makšķerē, bet viss ir mainījies. Bet tās laiks bija interesants, kad ar mašīnām te varēja braukt. Es iedomājos to skatu tagad, ja te būtu pilns ar mašīnām līdz pat tam galam, kur var aizbraukt. Mašīnas bija. Tās bija labs. Bet, tagad vairs nevar tā. Jā, kāds te ķer bullīšu, bet nav daudz. Tāpēc, ka šodien darbdienīgi. Redz, bullīši ķerās. Nu ko, ejam uz vējzivu vietiņām pamētāt. Varbūt ir kāda vējziva pienākus, varbūt nav. Iesim šodien pamēģināt. Tad jau manīs, kā būs. Šitādu vizulīti uzliekam ar tādu ķēdīti galā. Metīsim, skatīsimies, būs te vai nebūs tas vējzivs. Mēģināsim, ne? Pirmais iemetiens esmu atnācis te līdz pirmajiem fortiem. Pamēģināsim iemest, paskatīsies. Kaut kas mums te izdosies vai neizdosies šodien, vai ir vējzivs kādu, vai nav. Aiziet jūrā iekšā. Ļupš, neredzēju pat, kur iekrīt. Mēģinam. Kaut tā ūdens jau tāds bišķiņ tāds saduļķots ir. Vēja diezgan liela bija. Bet, neko jau nevar zināt. Viņš ir. Vējziviem es izmantoju 3-metrīgo kātu. Viņš ir līdz 50 gramiem. No 10 līdz 50 gramu tāds 3-metrīgais spinings. Un ar šo pašu es arī reņģis ķēru. Aukli te virsū ir 0,17 pītā. Pavadiņu nekādu es neuzliku šoreiz. Jo tagad ir tikai tests, parasti es sienu vēl fļuriku arī kādu 50 centimetru tādu. Redz, te copīts nav šī vietā. Tas nozīmē, ka te bišķi pa duļķains. Ja varētu tikt bišķi dziļāk, kur ir tīrais ūdens, būtu atkal cits stāsts. Bet no krasta es netiek te. Tik tālu. Pamēģināsim, tā jau manīsim. Izskatās, ka šī vietiņā viņas nebūs. Var jau būt, ka viņas arī nāk jau te. Tas lielais vējs viss sadežēs to ūdeni, tāpēc arī viņas varētu būt arī nav. Labi, esam citā vietā paskatīties. Varbūt tur nebūs tik duļķains tas ūdens. Ko pārējām uz citu vietu? Viss jau būtu ļoti skaisti, bet, ir pārāk saduļķots ūdens. Pārāk saduļķots. Tāpēc laikam arī vējzivīte nebūs. Nebūs vēl. Tā kā būs jāgaida, kad bišķiņi tomēr nomierināsies.
un tīrāks ūdens būs. Jo pagaidām ir tāds diezgan liels duļķis. Viņām tomēr patīk tīrāks, kad ūdens ir. Puļķainā ūdenī mēs neko nenoķersim. Ja nu vienīgais jūras salātus. Jā, tā ir, labi ir. Te nav ko. Ko lai saka? Vēzivīts vēl nav, bet, ja jūs atbraucat uz jūru copēt, nebēdājiet. Jūs varat vienkārši palasīt zinteriņus. Skaistos Baltijas jūras zinteriņus. Mums tā galējā atskaitīt. Nu, reņģē mums gāja šodien ļoti labi. Tās ķērās ideāli. Bet ar tā 2,5 stundas, tad viņas ķērās ļoti labi. Pēc tam pienāca, bija, nebija, un beigās jau pazuda pavisam, tad labi. Izdomāju aiziet to pamēģināt pamētāt spinningu gar kraste vēzivus, višķi pamētāju. Bet, nu, pirmais skats jau liecināja to, ka nav vēl, jo sadurķots ūdens ir. Sadurķots krastā ūdens, un tad no krasta īpaši nekas tur nesanāca man ar tām vēziviem. Bet reņģis gan labi paķēra, tās bija labs. Tā, un. Tagad beidz makšķerēt. Viss, ja patīk, uzspiežat īkšķīti. Abonējiet kanāliņu, man būs prieks par to. Un tad jau visiem veiksmīgi 1. māja rītā. Pareizi rītā, tad šodien ir jāsagatavojas vēl rītdienas copēt 1. mājā. Jāiet taču zaļas vārcītes pamakšķerēt. Tad visiem lai veiksmīgi, neasaks. Un tad jau atkal tiekamies pie ūdeņiem. Čau visiem. Čau.